Mūsdienu straujais dzīves ritms ir novedis pie tā, ka daudzu cilvēku organisms ir novājināts, tādēļ, ka mēs ikdienā neuzņemam pietiekami daudz uzturvērtībām, bagātus produktus un vitamīnus, kuri nodrošina kvalitīvu organisma funkcionēšanu. Gandrīz katrs cilvēks sūdzas par nogurumu, redzes traucējumiem, kardiovaskulārajām slimībām un citām. Ārsti norāda, ka daudzo sūdzību un slimību pamatā ir nepareizs dzīvesveids ar tādu svarīgu uzturvielu trūkumu organismā kā omega-3, fosfolipīdi un antioksidanti. Patiesībā tās orgānu sistēmas, kam vitāli ir nepieciešama omega-3 skābi lietošana kopā ar antioksidantiem, tas ir aknām, tas ir acīm, tas ir kardiovaskulārai sistēmai, pa cik tas ļauj arī pasargāt cilvēkus no kardiovaskulāras saslimšanām un, protams, arī balstu kustību aparāta saslimšanas. Lai uzņemtu mūsu ikdienai tik nozīmīgās uzturvielas, aizvien biežāk priekšroka tiek dota krilēļai. Tā ir eļļa ar augstu omega-3 augstskābju saturu, kurai klāti ir arī antioksidanti un fosfolipīdi. Tā tiek iegūta attiecīgi no maziem krabveidīgiem dzīvnieciņiem. Un, protams, omega-3 augstskābes pašas par sevi ir nepieciešams daudz slimību profilaksei un imunitātes uzlabošanai. Labāku uzsūkšanu garantē fosfolipīdu esamība. Un, pa cik jau organisms savā dzīves veidā, tad cieši arī no oksidatīvā stresa, tad tie antioksidanti pasargā arī no brīvo radikāļu izvadīšanas no organisma. Daudz viet tiek minēts, ka pozitīvais efekts ir jau no 500 mg devas, tomēr ir zinātniski pierādīts, ka nepieciešamā deva ir 1000 līdz 3000 mg atkarībā no indikācijas. Publikācijas jau rāda, ka būtu ideāli lietot katram cilvēkam ne mazāk kā 1500 mg, jeb 1,5 grama krīla eļļas dienā. Cilvēkiem, kuriem ir augsts, piemēram, kardiovaskulāru notikumu riski, tad viņiem ne mazāk kā 1,5 gramu, jeb 1500 mg dienā. Svarīgi pievērst uzmanību eļļas kvalitātei, ko apliecina ražotājiem piešķirtais labas ražošanas prakses certifikāts. GMP certifikāts te ir zināmā mērā tāda drošība, ka tu lietos pārbaudītu labu līdzekli. Un pirmos tos uzlabojumus jau var redzēt arī mēnešajā laikā. Nemaz arī, protams, nebūs tā, ka pēc 3 dienām tur visi tie radītāji būs kārtībā. Paaugstināt asinsvadu elasticitāti, līdz ar to arī samazināt kardiovaskulāru slimību risku. Tā krīla eļļa tiešām sniedz. Tie fosfolipīdi ļauj viņai labāk uzsūkties, atkal palīdz aknai un, protams, arī pasargā no acu slimībām. Viena Sandersona krilēļas kapsula satur 1500 mg tīras krilēļas, kas ir līdzvērtīgi 300–500 mg krilēļas kapsulām. Tātad tikai ar vienu kapsulu dienā uzņem zinātniski pierādīto efektivitātes daļu ceļā uz stipru veselību un labu pašsajūtu. Es ilgstoši jūtos nogurusi, viegli aizkaitināma jau pieceļoties no paša rīta. Aizjot pie savas dakteres, viņa nekādas būtiskas izmaiņas veselībā neatklāja. Tāpēc viņa man ieteica iziet krila eļļas kursu. Varu pateikt, ka lietojot krila eļļu 4 nedēļas, tiešām jūtos daudz labāk un visi iepriekš minētie simptomi kā nebijuši. Sandersona ir augstākā labuma sarkano krilēļa no Jaunzēlandes. Tā augstvērtīgo kvalitāti apliecina GMP certifikāts, tikai viena kapsula dienā pilnvērtīgai ikdienai un dzīves ritmam.